Mēs šodien esam sanākuši īpašā datumā, īpašā laikā, 12. decembrī, kad ir šis lielais planetārais notikums 12.12, kas ieskauj visu planētu. Un šodien, ieejot meditācijā, arī gaismas pasaule parādīja, cik daudz cilvēku ir gaidījuši šo notikumu, cik daudzi ir gatavi veikt sevī šo jaudīgo soli un vienlaicīgi tikpat daudz un daudz vairāk ir gaismas skolotāju un eņģeļu, kas ir gaidījuši šo brīdi, lai varētu tik tuvu pienākt mums un palīdzēt šajā pārējā. Un, lai mūsu komandas darbs būtu jaudīgs, lai mums visiem izdodas, tiešām lūksim viens par otru, lai mums visiem izdodas pēc augstākā dievišķā plāna. Lai viss tieši tā kā mūsu eņģeļi un augstākais mums ir paredzējis, mēs vienosimies kopīgā lūkšanā un iedodiet sev šo mieru un klusuma mirkli. Ja jo lielāku telpu, jo mēs sevi atvērsim, jo mums būs vieglāk un stiprāk to izdarīt. Un atnāca lūkšana zelta gaismā no Ceļš ar eņģeļiem, kas ir tāda, varētu teikt, dziļa transformācija grāmata. Un tas ir tas, kas ar mums šobrīd ar visiem notiek, šīs dziļās, lielās pārmaiņas un transformācijas. Un, lai mēs varētu tajā doties, tad noskaņosimies uz šo zelta gaismu, ja, tad lūkšana meditācija. Ja, es jūs lūdzu tiešām iedot sev šīs pāris minūtes, kamēr es lasīšu šo lūkšanu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Saprot, mums katram ir savas lietas, gan darba, gan mājas, bet pats galvenais uzdevums katram esam mēs katrs priekš sevis. Un tad tas arī ir tas, kā mēs mīlam sevi, cik mēs sev iedodam sevi pašu. Tātad vairākas ieelpas, izelpas. Esam tagad un šeit un tagad. Uz šīs brīnumainās planētas Zeme, šajā dievišķā pārejas laikā. Izdaram vēl kādu dziļu ieelpu, tādā veidā dodot sev iespēju savienoties ar savu ķermeni, ar savu fizisko ķermeni, ar visiem saviem garīgajiem ķermeņiem, ar savu liktenes ķermeni, ar savu gaismas ķermeni. Viss tas ir mans, un es mīlu visu to, kas ir mans. Tikai ar dziļu pieņemšanu mēs varam ienest tajā mīlestību. Zelta gaisma. Kad Dieva plauksta galvai pieskaras, viss manī pamostas, laistās un mirdz. Zelta gaisma piepilda manu esību un modina garu. Caur to es spēju pati dievišķā zelta gaismā starot. Ar katru elpas vilcienu es arvien vairāk savienojos ar gara spēku un gudrību sevī. Es to spēju tāpēc, ka tava plauksta Dievs ir uz manas galvas, sniegdam atbalstu un svētību.
Es zinu, ka kopā ar tevi eju šo ceļu, pie savas iekšējās vienotības. Tagad es spēju nolikt savas bailes, dusmas un aizvainojumus pie tavām kājām, Dievs. Tas dara mani brīvu. Ar katru elpas vilcienu ar vien vairāk savienojos ar sirds skaidrību, ar līdzi jūtību, ar žēlsirdību. Es redzu un zinu, ka visi cilvēki ir atnākuši uz zemi ar savu gaismas uzdevumu. Tagad es spēju to saskatīt un godināt gaismu katrā cilvēkā. Es savienojos ar saviem dvēseles uzdevumiem. Ar katru brīdi es tos arvien labāk izprotu. Mans gars dod man spēku iet pa dvēseles gaismas ceļu. Un tava plauksta, Dievs, vienmēr ir uz manas galvas, sniedzot svētību un mīlestību. Es eju šo ceļu kopā ar tevi, Dievs. Es esmu ar tevi. Es esmu. Ja šī lūkšana un šī meditācija ir ļoti svarīga mums, jo tā dod noskaņoties uz šo augstāko, uz dievišķo. Un tad, kad tas ir noticis, mēs varam droši soli pa solim doties uz priekšu. Un tas, kas ar mums šodien notiek, ir tāds liels kosmisks process. Ja, jo varbūt jūs varat saglabāt arī to meditatīvo stāvokli un vienkārši ļaut klausīties un ievibrēt tam, kas ar jums notiek šobrīd. Un mēs esam izvēlējušies šeit savā dzīvē mūsu planētu Zeme, tās dievišķo būtību Gaiju. Un viņa ir viens no tiem brīnišķīgajiem instrumentiem, kas spēlē šo kosmisko mūziku. Un katrai planētai ir savi uzdevumi, sava skaņa, sava pieredze. Un mums ir tā laime piedzimt pārmaiņu laikā. Ja, tā patiešām ir liela laime. Ja, jo es zinu, vismaz mana dvēselē ilgi gatavojās piedzīvot to, izejot daudz dažādas pieredzes, lai tieši šī laikā būtu šeit. Es domāju, ka ar daudziem no mums ir tā. Mēs varam to apzināt vai neapzināt. Un tātad mūsu uzdevums ir šajā pārmaiņu laikā būt saskaņā, tātad dziedāt vienu dziesmu ar zemi. Ja mēs katrs dziedam citu, ja, tas iedomājieties kori, kur katrs ir citā toņkārtā vai ar citiem vārdiem, neviens nebūs laimīgs klausīties tādu sadziedājumu. Un tātad mūsu uzdevums ir atrast to kopīgo toņkārtu, atrast to, kas ir mums visiem vienots. Nevis iet uz atdalījumu, bet iet uz kopīgumu. Bet, lai iet uz kopīgumu, ir jāpārvar tas, kas mūs atdala viens no otra. Un erceņģelis Mihails nesen atsūtīja vēstījumu tieši par to kopības meklēšanu.
Es nolasīšu, man liekas, ka es telegramā, ne, kaut kur es viņu liku laikam Facebookā. Un es nolasīšu kaut vai fragmentu, viņš diezgan garš ir. Mums vienkārši ir daudz citi darbi vēl šodien. Un mēs modinam jūs no miega ar tiem instrumentiem, kas ir vispiemērotākie jums šobrīd. Tāpēc pieņemiet un sākiet ar mums sadarboties. Sākums mūsu kopdarbam ir tajā, ka jūs noticat, ka garīgā pasaule pastāv un ka tā ir jums blakus. Pilnībā apzināts solis var jūs savienot ar šo pasauli. Šeit ir citi likumi, kurus jūs iespējams nezinājāt pirms tam, vai arī apzināti nelietojāt. Galvenais, kas jums ir jāiegaumē, ka par visu, ko domājat, runājat un darāt, paši uzņemties atbildību. Šeit nenotiek vainīgo un slikto meklēšana, kurus kādu vai kādiem varētu uzkraut visu atbildības slogu. Garīgā pasaulē jūs esat divatā ar Dievu. Viss, kas notiek vai arī nenotiek jūsu dzīvē, ir šī dialoga rezultāts. Mūsu eņģeļu uzdevums ir vest jūs uz šo pieredzi un palīdzēt to piedzīvot. Mēs saprotam, ka soļi, kur jūs sperat šobrīd, nebūtu nav vienkārši un viegli. Bet ja jūs spētu ieraudzīt, cik daudz un cik ilgi jūsu dvēseles ir strādājušas, lai būtu šobrīd šeit uz zemes, jūs dotu sev iespēju paskatīties uz notiekošo pavisam citām acīm. Lai arī cik jums šobrīd liekas sarežģīti, meklējiet sevī to, kas jūs vieno ar citiem cilvēkiem. Tā ir jūsu pamata prakse. Iziet ar vien vairāk no atdalošā, lai dotos procesā, kas ir apvienošanās. Tikai kopā jūs varat paveikt to, kas ir nozīmīgs šobrīd planētai un katram, kas ir tās iedzīvotājs. Ja jums pietrūks skaidrības un gaismas jaudas, tad aiciniet palīgā mūs, eņģeļus un erceņģeļus. Mēs vienmēr esam jums blakus, lai palīdzētu jebkurā notikumā un situācijā. Erceņģelis Mihails kopā ar visiem erceņģeļiem un eņģeļiem. Paldies Mihailam par atgādinājumu. Jā, mēs tiešām viņus pieaicināsim, jo mums ir svarīgi šajā garīgajā notikumā, ja es viņu pat negribu saukt pa vārtiem, vārti ir tik daudz, bet šis ir lielais notikums. Un ir svarīgi, lai mēs atrastos harmoniskā, jaudīgā, arī ārējā telpā, kas vienlaicīgi integrējas mūsu iekšējā telpā. Un mēs aicinām erceņģeli Mihailu. Erceņģeli Mihailu, erceņģeli Mihailu, erceņģeli Mihailu, tu esi zeme, tu esi ziemeļos. Erceņģeli Uriel, erceņģeli Uriel, erceņģeli Uriel, tu esi uguns, tu esi dienvidi. Erceņģeli Gabriel, erceņģeli Gabriel, erceņģeli Gabriel, tu esi austrumi, tu esi ūdens. Erceņģeli Rafael, erceņģeli Rafael, erceņģeli Rafael, tu esi rietumi, tu esi gaiss. Erceņģelis Metatrons savieno mūs ar sakrālām debesīm, pieskaroties mūsu vainagčakrai. Un erceņģelis Sandalfons savieno mūs ar sakrālo zemi, pieskaroties mūsu pēdām. Un erceņģelis Čamuels, kas ir atbildīgs par mūsu
mīlestības pieredzēm, atver mūsu sirdziedu. Lēnām, harmoniski, tik, cik šobrīd katrs varam atvērties. Tātad pirmo posmu mēs jau esam paveikuši. Mēs esam aktivizējuši ap sevi 7 erceņģeļus, 7 garīgos starus, un katram no viņiem ir kāda liela nozīme mūsu garīgajā esībā. Ja vienkārši ļausim, lai viņi caur mums strādā, ieliekot šos garīgos pamatus, un tas mums dos iespēju tālāk doties uz priekšu. Kas tad ir 12? 12 mēneši, ja, šodien mēs piedzīvojam, noslēdzošo mēnesi, gada mēnesi, decembri šobrīd, 12 apustuļi, 12 DNS spirāles. Tas ir cikla skaitlis, kad kaut kas noslēdzas un kaut kas jauns sākas. Un tāpēc es arī aicinu nepalikt pie noslēguma, bet doties jaunajā. Šis jaunais, protams, turpināsies. Mēs šodien iesākam, varētu teikt, tādu garīgo gaismas koridoru līdz 21. decembrim, kad mēs atkal tiksimies, un tie ir ziemas saulgrieži. Un līdz ar to šīs 9 dienas, kuras arī katru dienu arī telegramā noteikti kaut ko likšu, skaidrošu un kaut ko arī ierunāšu, varbūt kādu praksi arī došu, kas nāks no gaismas pasaules. Ja, bet pats svarīgākais, ja šīs 9 dienas tiešām noturēties uz šīs toņkārtas, uz šīs vibrācijas, ko mēs šodien iegūsim, un būs arī šī audio meditācija, kur es ierakstīšu, iespējams, kad ik pa laikam jūs pat jutīsiet tādu iekšēju nepieciešamību viņu atkal un atkal noklausīties. Ja, jo šodien mēs spērsim to jauno soli, tātad 12 noslēdzas, lai sāktos kaut kas cits. Un kas sāks pēc 12 mēnešiem? Pēc 12 mēnešiem sāks jauns gads, tad jauna iespēja. Kas apvieno 12 apustuļus? Viņus visus apvieno Kristus gaismu. Ja, un tā jau ir cita pieredze, cita jauda. 12 DNS spirāles. Ja, tā ir atkal šo 12 enerģiju apvienošana, lai iziet uz jaunām enerģijām, uz jauniem gaismas kodiem. Un līdz ar to šie unikālie vārti ir par to. Un vakar kā apstiprinājumu tam es saņēmu dāvanu no vienas savas studentes. Tādi arī 12 maģiski kodi, viņas vēl saucās par karmiskā laime, tātad, karma tā ir tā mūsu dzīve, viss, ko mēs esam izvēlējušies. Ja, un šeit ir tādi 12 akmentiņi, savienoti tādā noteiktā struktūrā, 3x4, ja, kas es saprotu šo zīmi, ka kaut kas ļoti svarīgs noslēdzas, lai iesāktos jauns. Ja, un redziet, augšā vēl dieva acs, un šeit arī dažādi kristāliņi apkārt. Ja, tā kā lasam zīmes. Tā dāvana no debesīm, kā apstiprinājums šim ceļam. Un par šodienas meditāciju. Sākšu jau pakāpeniski mūs tajā ievadīt, jeb ievest, bet es zinu, ka šeit ir cilvēki ar jau lielu pieredzi un ir varbūt, kas pirmoreiz pat pieslēdzas mūsu gaismas komandai. Tā kā mēģinam galvenais atlaist prātu, neko negaidīt, ļauties, lai caur mums viss notiek, lai gaisma caur mums strādā.
Bet varbūt pienāks laiks, jūs gribēsiet varbūt dziļāk saprast to, kas ar mani notika, ja, vai vienkārši tā kā garīgi tajā iedziļināties. Un tad es došu šīs pamatnorādes, kādas ir atnākušas no gaismas pasaules šobrīd, ja, šai tiešām varētu teikt ļoti unikālai un ļoti spēcīgai praksei. Bet, protams, katrs paņem tik, cik var, cik viņam paredzēts pēc augstākā dievišķā plāna. Ja, tie, kas ir eņģeļu skolā, zina, ka tas ir mūsu mīļākais teiciens. Mēs vienmēr prasam, Dievs, lai harmoniski, lai pēc augstākā dievišķā plāna. Tik, cik es varu šobrīd ar šo pieredzi savienoties. Tātad pirmais, ko mēs darīsim, kad mēs iesim meditācijā, mēs apvienosim visas 9 čakras. Ja, un atkal lasam zīmes, tie, kas bija 4. decembrī, mums bija kopīgā tikšanās saules aptumstuma laikā, arī ļoti svarīgs notikums. Mēs viņas visas 9 apvienojām spirālveidīgi. Ja, tā arī tā praksa, ka pēkšņi atnāca, kad šoreiz vajag tā. Un tātad, ja kas grib teorētisko daļu pierakstīt, kādā veidā šīs čakras apvienosies, ja jūs varat pierakstīt, ja ne, vienkārši ļausieties meditācijas laikā, lai tas viss notiek. Un, es domāju, čakru sistēmu visi zina, ja nezina, tad kam vajag apskatīsies vēlāk. Ja, es viņus vienkārši saukšu no 1 līdz 7, tātad pirmā ir pamatčakra, sakrālā, saules spinums, sirds centrs, kakla centrs, pieres čakra, vainag čakra. Un mēs sākam ar 4, tātad sirds. Tad taisīsim A plus 5 uz kakla čakru, 5. Ja viņi būs tā kā spirāli, mūs apvienos visas šīs čakras, sākot no mūsu gaismas sirds. Ja, jo galvenais akcents ir gaismas sirds, bet ir jābūt visām enerģijām ietvertām. Tad no kakla čakras 3 saules spinums. Tad 6, 3. acs, 2, 2. centrs, 7, vainag čakra, 1, pamatčakra, dvēseles zvaigzne, 8. čakra, tā atrodas virs mūsu galvas, apmēram sprīža attālumā, tā kā plaukstas attālumā, gaismas lode, dvēseles zvaigzne, 8. čakra. Un 9. čakra atrodas arī tikpat lielā attālumā, kaut kur sprīža attālumā zem mūsu pēdām. Un tā ir zemes zvaigzne. Tad 9 enerģētiskie centri savstarpēji tiks spirālveidīgi apvienoti. Ja, un tas ir svarīgi, ka viss tiek pieņemts, viss tiek aktivizēts un visam ir dot iespēju viens otrā pārplūst. Ja, un kad šī spirāli būs aktivizēta, varbūt jūs ieraudzīsiet tā kā varavīksni, kas jums plūst apkārt, vai vienkārši gaismu, vai vienkārši labi jutīsieties. Tam nav pat nozīmes. Galvenais, kā es saku, ir ļauties, un vislabāk ir neko negaidīt. Ja, tad, kad mēs neko negaidām, tad tie lielie brīnumi notiek ar mums, vai ne? Tā arī dzīvē bieži gadās. Un, kad mēs šo rotējošo enerģiju ap sevi būsim aktivizējuši, viņa arī ir tāpēc vajadzīga, ka viņa aktivizē mūsu gaismas ķermeni, jeb merkabu. Un merkabi ir gaismas instruments. Tas ir mūsu pārvietošanās transporta līdzeklis garīgajā pasaulē. Ja garīgā pasaulē, kā jūs saprotat, nevajag ne mašīnas, ne līdmašīnas, ne riteņus, ja, tur ir merkabi. Visiem vienāds instruments. Tikai katrs ar viņu lido citā ātrumā, tur tā atšķirība. Un tad, kad mēs būsim šo spirālu veidīgu apli ap sevi aktivizējuši, enerģijas pārplūdīs
maigi, harmoniski viens otrā. Sāksies, tā kā saka, otrais posms un jau dziļāks padziļinošs darbs. Un mēs sāksim ar savu nabas centru. Nabas centrs ir tur, kur ir naba. Viss ļoti skaidrs. Un tur mēs pieaicināsim Dievmāti Mariju. Un šeit Dievmāte Marija saņem vēstījumu no arcēņģeļa Gabriela. Šeit Dievmāte Marija saņem bērniņu no Dieva. Ja, un tātad Dievmāte Marija, tā ir ģimene. Nabas saite ir mūsu piesaiste. Un, lai mēs tiktu tajā jaunajā mums ir jāatbrīvo piesaistes. Un, ja mēs vēl kaut ko neesam piedevuši saviem tuvākajiem, un šeit, protams, ir runa visvairāk par mūsu vecākiem, varbūt vecvecākiem, dzimtu, tad tās ir kā striķi, kas mūs velk atpakaļ. Ja mēs tā kā, eņģeļi aicina, es vēlos tik ļoti, ļoti, un pēkšņi tu jūti atkal ir kritiens atpakaļ. Ja, tas ir tāpēc, ka nav atbrīvota šī nabas saite, mēs neesam brīvi. Ja mēs neesam paņēmuši savu putnu lidojumu, ko Dievs mums ir iedevis, tu esi brīvs, lido. Visa pasaule ir tava. Ja, un tāpēc mēs aicināsim šajā centrā, nabas centrā, Dievmātes Marijas klātbūtni. Ja, kam ir rubīniņš, ja, var arī viņu paturēt rokā vai uzlikt uz nabas saites. Vai Dievmātes Marijas varbūt kāda ikoniņa. Tad viņi ienāks ar savu dziedinošo mātišķo enerģiju mūsu nabas saitē un palīdzēs pārstrādāt un atlaist tās piesaistes, ja tādas mūsos ir, pēc augstākā dievišķā plāna. Ja, es pieņemu, ka daudziem jau ir viss atstrādāts un tātad būs ļoti viegla, patīkama sajūta, ja, vienkārši Dievmāte ienāks mūsu sakrālajā centrā, un arī nabas centrā. Ja? Tātad arī šeit iespējams, ka arī sakrālais, tātad otrais centrs tiks aktivizēts. Ja, kur sievietēm ir dzemde, tātad radīšanas spējas, atbrīvojot šīs piesaistes, viņas var pacelties jau pavisam jaunā toņkārtā. Ja, un te ir tas darbs, ko mēs runājam, ka mums ir jāskan kā dievišķiem instrumentiem. Ja, un lai tas varētu notikt, ja mūsu notis, ja, kas ir mūsu enerģētiskie centri, ir jāpārskaņo uz pavisam citu kvalitāti. Un tad mēs arī mierīgi, harmoniski skanam kopā ar visu planētu un ar katru cilvēku uz Zemes. Ja, jo katrā ir gaisma. Tas vienmēr ir jāatceras kā primārais. Un tad, kad mēs būsim izstrādājuši šīs attiecības ar Dievmāti Mariju, mēs dosimies tālāk, mēs dosimies uz savu dvēseles centru, kas ir šeit starp sirdi un kaklu. Viņu sauc arī par tīnusa čakru. Un tā ir vieta, kur mēs satiekam Mariju Magdalēnu. Un Marija Magdalēna, jā, viss brīnišķīgākā enerģija savas dvēseles spodrināšanai, savu dvēseles ceļa sajušanai. Jā, jo viņa izdarīja ļoti daudz savā dzīvē, lai nostātos 100% tikai vienīgi uz savu dvēseles ceļu. Tas nebija rozēm kaisīts, kā jūs zinat, tur bija ļoti daudz ērkšķu, sāpju, asaru, bet viņa to paveica. Un tas viņai deva iespēju patiesībā kā pirmam cilvēkam uz planētas Zeme kļūt par jaunā laika cilvēku. Cilvēku ar lielo burtu. Cilvēks. Ja? Ieklausieties, kā tas skan. Cilvēks.
Un līdz ar to viņa mums vislabāk var parādīt šo dvēseles ceļu, ja, šo uzticību sev. Un ar mums būs vēl trešā dieviete. Šodien mums tāds dieviešu pasākums. Bet tā gaismas pasaule iedeva, un mēs viņu respektējam. Un tātad trešais centrs ir pakauša čakra. Es nezinu, vai esat par tādu dzirdējuši. Ja ne, tad sadzirdēsiet vai saklausīties. Viņi tieši te, kur aizmugurē ir tāds iedobiņš, ja, kur beidzās galvas kaus, ja, un tur, kad piespiež, viņš arī atsaucās šis centrs. Pakauša, jeb pagātnes, jeb mūsu sakrālo pieredžu centrs. Un, mēs nevaram kļūt par cilvēku, ja mēs neesam atgriezuši savas spējas, kādas mūsos ir, ja mūsu unikālās pieredzes. Un viņas var atgriezties tikai tad, ja mēs savu pagātni caurstrāvojam ar gaismu. Un tur mums kopā būs Izīda. Jā, es domāju, ka esat dzirdējuši šo Ēģiptes dievieti, vadošo dievieti. Viņa ir kā pirmsākums visām dievietēm uz zemes, un tātad arī pirmsākums visām sievietēm uz zemes. Arī Dievmāte Marija un Marija Magdalēna, varētu teikt, ir gājusi Izīdas ceļu. Un tātad šis centrs mums palīdzēs paņemt to pieredzi, kas mums ir bijusi iespējams. Lemūrija, Atlantīda, Ēģipte, un katram no mums tāda ir šīs pieredzes jaudu, kuru mēs varam pielietot tagad un šeit, šī dzīvē. Ja, nedomāsim par to, kas un kā tur atnāks. Ja jūs gribēsiet, jūs šo jautājumu varēsiet tālāk risināt, ja, caur Izīdu, ja, vai iedziļinoties šajos procesos par savu sakrālo pieredzi. Ja, bet tas, kas ar mani ir noticis, ja, kad es atlaidu varbūt šīs sāpīgās pieredzes, kas ir bijušas kādā no šīm tālajiem notikumiem, atgriezās ļoti daudz spēku un gaismas un ticības sev un uzticēšanās un jaunas prakses, kuras vienkārši nāk pa tiešo. Tā kā nāca šiem gaismas skolotājiem, Izīdai. Jā, mums ir jāpieņem tas, ka mūsos ir tāds pats potenciāls kā šīm dievietēm. Jā, un tikai tad, kad mēs atļaujam sev to piedzīvot, tas var notikt. Kad mēs sadalamies nometnēs, gaismas pasaule ir viena, dievietes dzīvo vienu dzīvi, eņģeļi dzīvo vienu dzīvi, kaut kur viņi tur ir, jā, dažreiz paaicinu. Tad ir vienkārši tik, cik ir tas mazumiņš. Bet ja mēs ar visu sevi varam pieņemt, jā, es arī esmu. Es arī esmu tas pats, es arī esmu Dievs, jeb sievišķā nozīmē dieviete. Tad arī sāk viss noskaņoties. Un tātad kopā atcerieties, tagad mēs izgājām aplī 9 čakras. Tagad jautājums jums. Cik centrus mēs vēl tagad aktivizējām teorētiski? Uzrakstiet, lai es redzu, ka jūs esat klausījušies. Jā, kopā 12, jā, paldies, Agnese. Jā. Tātad 9 jau zināmos spirāliskos plus
3 šos jaunos centrus. Nu, jaunos tādā nozīmē, kad mēs viņiem pieslēgsim jaudīgus gaismas skolotājus. Tātad atceramies Nadas centrs Dievmāte Marija, Dvēseles centrs Marija Magdalēna, pagātnes sakrālo zināšanu un pagātnes sakrālo zināšanu atmodināšanas centrs. Jā, tā es esmu viņu pierakstījusi. Izīda. Un atcerieties, es sākumā, kad ir 12, tad kaut kas notiek. Liels notikums. Kā jūs domājat, kas varētu būt tas lielais? Es domāju, ka daudz jau zina. Jā, jauns sākums, jā, bet tas arī būs skolotājs. Kas simbolizē jauno sākumu? Kas nes gaismu? Kas nes gaismu uz zemes? Kas mums atnesa? Jā, viens tāds mazs bērniņš, kas piedzims drīz atkal. Viņš atnes. Un tātad, kad mēs atvērsim sevī šos 12, šo sakrālo skaitu, tas 12 ir saskaitot kopā arī, kas mums sanāk. Trīnieks, vai ne? Un 3 ir trīsvienība. Tēvs, Dēls, Svētais Gars. Ja, un caur Tēvu, Dēlu un Svēto Garu mēs atzimstam. Ja, un šo atzimšanas iespēju mums dod Kristus. Kristus dzīvā gaisma. Ja, un es vēlreiz uzsveru, es domāju, daudzi mani zina un saprot, ka šeit nav runa par baznīcas egregoru, ja šeit ir runa par dzīvu enerģiju, kas ir šeit uz zemes, mums blakus, katrā cilvēkā. Un šis ir tas brīdis, kad mēs tuvojamies Ziemassvētkiem, kad šī gaisma atkal piedzimst no jauna. Un līdz ar to viņa atkal ar jaunu aktivitāti piedzimst mūsos. Un tieši šis 12 ir kā iespēja pamodināt šo iekšējo gaismu sevi ar jaunu jaudu. Un ja viņš mūsos ir dzīvs, ja tā tad dzīva enerģija, tad viss ir noticis. Ja, nekur vairs nav jāiet, nekas nav jāmeklē, jo viss ir jau mūsos. Un Kristus centrs atrodas starp sirdi un saules spinumu. Ja šeit zem ribām ir tāds punktiņš, ja, kad mēs piespiežam, viņš tā kā atsaucās. Ups, un es jūtu, jā, tur kaut kas notiek. Ja, un tā ir Kristus dzīvā gaisma, kas ir katrā cilvēkā. Un tad, kad mēs būsim pabeiguši šo aktivizāciju, šī Kristus dzīvā gaisma mūsos pamodīsies ar jaunu jaudu, ar jaunu spēku. Mums pat nekas nav īpaši jādara. Un tas būs tas brīdis, kad mēs būsim gatavi iet cauri vārtiem, ja mēs būsim sakārtojuši sevi. Un, gaisma runā, protams, šī grāmata šī laikā ir kā labākā rokas grāmata. Laikā no Ziemassvētkiem līdz Lieldienām, kad ir šie lielie notikumi, tas ir decembris, janvārs, februārs, māc kaut kā 3-4 mēneši, man parasti viņa ir visur līdzi un visur blakus, jo šeit ir lūkšanas no Kristus un no Marijas Magdalēnas. Tātad šajā dzīvā plūsmā esot, ja mēs lasam un atkal savienojamies ar viņiem un iegūstam šo gaismas jaudu, ko viņi nes, ko viņi mums dod. Nu ko?
Jā, Lolita prasīja par izīdes centrus. Ja, tātad pakausī ir bedrīte tāda, ja, kur galvaskaus beidzās, ja tur arī, ja pieliek pirkstu, viņš tā kā atsaucās. Ja, tas ir šis sakrālo zināšanu atmodināšanas centrs, nosauksim viņu tā. Nu, ko laikam galvenām esmu pateikusi, ja, tā tad ir 58, gandrīz jau 12, un, nu, burtiski, jā, tuviņi viena minūtīti, ja, lai noskaņotos, iekārtojamies ērti un dosimies šajā unikālajā pieredzē kopā ar tik daudzajām gaismas būtnēm. Un tajā brīdī, kad mēs iziesim šo savu iekšējo aktivizāciju, nu, ap mums veidosies, nu, tā rāda šobrīd, veidosies liels gaismas ieskāvums, daudz eņģeļu laidīsies uz Zemi, jo tas ir planetārs notikums, un caur sevi mēs dodam viņiem iespēju tuvāk nonākt Zemes līmenī, un tā tad tieši katram saņemt to, kas viņam ir vajadzīgs, ja, tieši viņam domātās gaismas vibrācijas. Ja. Un tā tad eņģeļi būs arī tie, kas nesīs mūs cauri šiem vārtiem. Ja, un iespējams, kad mēs savienosimies ar ļoti daudziem cilvēkiem uz planētas Zeme un nonāksim, ja, kas ir mūsu visa šīs prakses rezultāts. Nonākt lielākā vienotībā, ja, lai mēs esam vairāk pieņemoši un mīloši, ja, izejot ārā no šīm nemīlestības un nepieņemšanas enerģijām. Ja, bet, lai tas varētu notikt, mums ir vairākas lietas sevi jāpārstrādā. Ja, un tie ir tie 3 centri, par kuriem es runāju. Ja, tā tad piesaistes, dvēsele, pagātnes zināšanas. Tas atgriezīs mums mūsu jaudu, ja mūsu iekšējo gaismas potenciālu, un tā ir izeja. Un es izeju, un es atkal esmu cita. Nu ko, es ceru, ka jūs par šo laiku esat jau labi iekārtojušies, sagatavojušies mūsu pārējai. Tā. Esam tagad un šeit un tagad. Izdarām vairākas ieelpas un izelpas. Tādā veidā sajūtot saikni ar savu ķermeni. Ķermenis ir mūsu dvēseles mājoklis. Ķermenis ir mūsu labākais instruments šajā dzīvē, mūsu ceļā, lai mēs varētu piedzīvot tieši to, ko esam izvēlējušies. Šeit nākot uz Zemi. Un mēs izdarām dziļu elpu, ja varam ieelpu pat līdz pamatčakrai, un izelpojam. Tādā veidā palīdzot attīrīšanas procesā, ja atbrīvojot sevī vietu, lai var ienākt gaisma. Ar domu, lai aiziet tas, kam jāaiziet, un manī var ienākt jaunais. Izelpa. Dziļa ieelpa un izelpa.
Un tas, ko mēs izelpojam, transformējas mūsu sirds gaismā, mūsu plašajā horizontā, kas ir mūsu sirds. Vienlaicīgi mēs sajūtam saikni arī ar savu vainagčakru, šo dievu plaukstu uz savas galvas, kas vienmēr ir vadošā enerģija katram no mums. Un pie kājām mēs jūtam māti zemi, viņas garīgo būtību dievi gāju. Mēs esam kā gaismas koks, kas ir iestādīts šeit uz zemes, ar stiprām saknēm un rokām, kas pieskaras zvaigznēm. Tādā veidā mums ir dota iespēja sajust piederību šai planētai, piederību savai zemei, piederību savai dzimtai, ģimenei un arī piederību sev pašam. Un zeme un debesis, tad zeme ir mūsu māte, debesis ir mūsu tēvs, savienojas mūsu sirds ziedā. Ja, varbūt varam vizualizēt vai vienkārši sajust, ka mūsu 4. čakras, tātad sirds čakras centrā zied zieds. Un lai šis zieds varētu plaukt, ir vajadzīga mātes un tēva klātbūtne un svētība. Un tie ir mūsu kosmiskie vecāki, zeme un debesis. Un kosmiskie vecāki rada bērnu. Viņi rada to gaismas sēklu mūsos. Mēs piedzimstam no viņiem paši savās sirdīs. Atļaujam sev dzimt no mīlestības. Un tagad visas tās pieredzes, ja tādas mums ir bijušas, gan šī dzīvē, gan citās dzīvēs, kur mūsu dzimšanā nav bijusi mīlestība, pārvēršas par mīlestības pieredzēm. Jo lielie vecāki ir kopā ar mums. Viņi mums sniedz visu – drošību, sirsnību, maigumu, mīlestību. Un mēs ļaujam sev augt šajā gaismā. Ja, varbūt varat pat vērot, kā jūs piedzimstat kā bērniņš. Varbūt atnāk kāds tēls. Un tagad, ja viņam kaut kas ir vajadzīgs šim bērniņam, viņš to saņem. No augstākām debesu vibrācijām, no tīrākām, smalkākām zemes vibrācijām. Un sirds zieda centrs līdz ar to kļūst stiprāks, jaudīgāks, pārliecinātāks. Es varu visu to, ko es varu. Es varu to, ko mana dvēsele ir izvēlējusies šajā ceļā paveikt. Un tādā veidā mēs savai
iekšējai patiesai būtībai atgriežam to jaudu, kas viņā ir ielikt no Dieva. Un Dievs saka, uzticies. Un Māte Zeme saka, piedalies. Ja tikai uzticoties, mēs varam aktīvi sākt piedalīties paši savā dzīvē, savā garīgajā dzīvē, savā izaugsmē. Un tagad varbūt jūs paši sajūtat iekšēji, ja, savā sirds ziedā, kas ir tas, no kā jūs gribat izrauties ārā. Varbūt ir kāds ierobežojums, kas vēl neļauj šim bērniņam izaugt un piedzīvot patiesu mīlestību un brīvību. Un šobrīd mēs centrējam sevī visu to gaismas potenciālu, ko spējam saņemt no mātes un no tēva. Jo tālāk mēs augsim. Mūsu sēkla, kas ir mūsu iekšējais bērns, augs savā lielumā. Un no šīs sirds gaismas, no šī dievišķā punkta sevī, kur dzīvo mūsu patiesais es, tas esmu es. Mēs dodamies uz kakla centru. Savienojot savu sirdi ar kakla čakru. Tad mūsu bērniņš sāk runāt. Mēs ienesam šo dievišķo klātbūtni savā kakla centrā. Un tālāk lēnām un pakāpeniski mēs augam savā gaismā un savienosim visus mūsu 9 enerģētiskos centrus skaistā gaismas plūsmā no savas sirds zieda, no sava patiesā es. Un no kakla centra mēs dodamies uz saules pinumu, ja, veicot tādu skaistu apli un ienesam savā personīgajā pieredzē šo tīro es gaismu. Tad veicam apli uz 5. centru. Uz 6. centru, tātad uz 3. aci. Ienāk šī tīrā gaisma mūsu redzējumos, mūsu pasaules uztverē. Ja mēs arvien vairāk skatāmies uz pasauli ar patiesības acīm, caur Dieva gaismas prizmu. Tad no 6. centra mēs dodamies uz 2. čakru, savu sakrālo būtību, uz savas identitātes pieņemšanu. Es kā sieviete, es kā vīrietis, šeit, šajā dzīvē, savā ķermenī. Ienesam tur šo dievišķo vienotību. Un tad no 2. centra mēs dodamies uz 7. čakru, uz mūsu vainaga čakru, kur vienmēr ir Dieva plauksta un viņa klātbūtne uz mūsu galvas.
Un tad mēs ieejam savā pirmajā centrā. Ja gaismas aplis jau ir kļuvis jaudīgāks, lielāks, rotējošāks, krāšņāks, ļaujam sev to visu piedzīvot. Un mēs ienesam šo pieredzi savā pirmajā čakrā, savos dzīves pamatos un dievišķojam tos. Nav nekā ārpus Dieva. Viss ir tikai un vienīgi caur viņu. Un tagad tas ar mums notiek. Ja arī mūsu dzīves pamatos vēl nebija dievišķās kārtības, tad tagad caur šo gaismas, caur šo dzīvo gaismu no savas sirds, mēs varam to ienest. Un tālāk no pirmā centra mēs dodamies uz dvēseles zvaigzni, kas atrodas sprīža attālumā virs mūsu galvas, kā balta starojoša lode. Mēs saslēdzam sevi ar garīgo gaismas pasauli, ar gaismas skolotājiem, eņģeļiem, erceņģeļiem. Un no 8. centra mēs dodamies uz 9. centru, kas ir zem mūsu kājām sprīža attālumā, arī gaismas lode, bet jau citās vibrācijās. Tā ir sakrālā zemes gaisma. Un caur to mēs varam neutralizēt nemīlestības pieredzes šeit uz zemes un lūgt, lai no mūsu iekšējā dievišķās plūsmas šajās pieredzēs ienāk mīlestība. Tik, cik varam, cik mums paredzēts šobrīd pēc augstākā dievišķā plāna. Ja kaut kur mēs vēl nespējām šo mīlestību sniegt un saņemt, tad tagad no savas patiesās gaismas būtības mēs esam gatavi ienest tur šīs pārmaiņas. No sirds un mīlestībā. Un, kad esam gatavi, vienkārši atlaižam šo struktūru, viņa pati darbosies, savienojot mūsu pieredzes un mūsu enerģētiskos centrus, tieši tā, kā katram mums tas ir harmoniski un paredzēts pēc augstākā dievišķā plāna. Kā saka, kuģis ir palaists, kosmosa kuģis, mūsu gaismas merkaba ir iedarbināta, viņa griezīsies tā, kā mums tas šobrīd ir labi. Un tagad mēs dosimies savā dziedināšanā. Atverot jaunu jaudu savā gaismas ķermenī un atbrīvojot sevi no kāda šķēršļa. Ja mēs paveiksim šajā ceļā kaut vai 1 milimetru, arī tas būs ļoti, ļoti daudz. Jo katra lāsīta gaismas, ko mēs ieliekam savā dzīves kausā, maina mūs. Un mēs nezinām, kura lāsīta būs tā, kad notiks šis pārvēlums, kas smilšu pulkstenī. Mēs teiksim, jā, ir cita dzīve, jo es esmu cita. Varbūt tas notiks šodien ar mums, varbūt rīt, varbūt pēc nedēļas. Bet tas ir pats jaudīgākais, ko mēs uz zemes varam piedzīvot. Tā ir tā lielā dāvana. Un mēs zinām, ka pirms Ziemassvētkiem visi saņem dāvanas. Nu ko? Tātad esam gatavi dievišķo dāvanu saņemšanai.
Mēs aicinām tevi, Dievmāte Marija. Dievmāte Marija. Dievmāte Marija. Tu eņģeļu karaliene. Tu māte gaismai. Tu mūsu katra māte. Tu, kas spēj dziedināt mūs kā bērnus un atgriezt mums mīlestību ģimenē. Mēs aicinām tavu gaismas staru ienākt mūsu nabas centrā. Kā siltu mātišķu pieskārienu mēs sajūtam tevi uz sava vēdera, uz savas nabas. Ja varam paši uzlikt sev roku uz šī centra, sajūtot, ka tur ienāk šis siltums un Dievmātes dzīvā klātbūtne. Mēs vienkārši ļaujam visam notikt, bez vārdiem. Jo Dievmāte mīl katru, tā kā savu bērnu. Un šeit mēs atlaižam šīs vecās pieredzes, gan ar saviem vecākiem, iespējams arī ar saviem bērniem, ja gribam tās uzlabot, un ienesam savā nabas centrā Dievmātes bezgalīgo, beznosacījumu mīlestību. Aiziet vecais, atnāk jaunais. Un paelpojam kādu brīdi ar vēderu, tieši ar nabas centru, lai sajūtām, ka tur ienāk šis siltums. Šis siltums savieno mūs arī ar otru, ar sakrālo centru. Tad ar mūsu radošo būtību. Un ja mēs atlaižam šīs piesaistes un šīs enerģijas, kas nav mīlestība, mēs kļūstam savas dzīves radītāji. Kopā ar tevi, Dievmāte Marija, un taviem gaismas eņģeļiem. Ja šis centrs pats darbojas, viņš jau ir silts, un kustība varbūt vēl notiks kādu ilgāku laiku, un procesi. Ja kaut kas jūsu dzīvē izmainās attiecībā ar tuvākiem cilvēkiem, tad pieņemiet to kā pašu labāko, ja, bet pirms pārmaiņām var būt arī dažādi sāsinājumi. Tā kā vienmēr lūdzam pēc augstākā dievišķā plāna. Un tagad mēs dodamies uz savu dvēseles čakru, uz krūts čakru, un aicinām tur Mariju Magdalēnu. Marija Magdalēna, Marija Magdalēna, Marija Magdalēna. Tu jaunā laikmeta sieviete. Tu, kas bija gatava paņemt savu dvēseles ceļu. Tīri, patiesi, caur dziļu pazemību un no tās plūstošo mīlestību.
Caur tevi mēs mācāmies to, sajust savu dvēseli un būt tai uzticīgai. Palīdz mums noskaņot mūsu dvēseles čakru uz to augstāko gaismas frekvenci, kas katram no mums šobrīd ir paredzēta. Kopā ar tevi mēs vienmēr zināsim savu ceļu. Kopā ar tevi mēs varēsim to pārvarēt. Lai arī kādi būs izaicinājumi, tu vienmēr iesi mums pa priekšu, rādīdama šo ceļu, kas saucas cilvēks. Jo tu esi pirmā jaunā laika cilvēks. Un paelpojam kādu brīdi ar savu krūts čakru, ar savu dvēseles plūsmu, ļaujot, lai Marija Magdalēna tur ienāk. Varam uzlikt plaukstu uz šīs vietas, tādā veidā dodot iespēju viņai ienākt vēl un vēl un modināt mūsu garīgām pieredzēm. Iespējams, ka kopā ar viņu esot daudz, kas atveras skaidrāk un patiesāk. Jo šis ceļš, kuru gāja un iet viņa kopā ar mums, tas ir patiesības ceļš. Dievišķās patiesības ceļš. Vairākas ieelpas un izelpas, sajūtot, kā mūsu dvēseles centrs uzplaukst, kā kļūst par vienu no mūsu vadošām enerģijām. Un tad mēs pieslēdzamies pakaušu centram, jeb mūsu sakrālo zināšanu atmodināšanas centram un pieaicinām dievieti Izīdu. Izīda. Dieviete Izīda. Izīda, tu dieviete no dievietēm. Tu, kas pirmā atnāca uz zemi, pateikdama, kas ir dieviete. Tu, kura pārvarēja tik daudz sevī, lai vienmēr paliktu dieviete. Tu ienāc mūsu sakrālo zināšanu pamodināšanas centrā, maigi pieskardamās šai vietai un savienodama mūs ar tām gaismas pieredzēm, kas mums ir bijušas mūsu dvēseles ceļā. Tik, cik mēs varam, tik, cik mums paredzēts šobrīd pēc augstākā dievišķā plāna. Mēs varam paelpot ar savu pakausi, sajust to, kā dievieti Izīda ir mums aiz muguras. Dievieti Izīdu arī attēlo ar lieliem spārniem. Viņas dzīves stāstā arī ļoti daudz dažādu grūtību pārvarēšanu. Bet viņa vienmēr palika un ir Izīda. Viņa mācīja citas dievietes šo dievišķo zināšanu. Un tagad caur viņas lieliem kosmiskiem plašumiem mēs saņemam
tieši to gaismas vibrāciju, kas mums ir svarīga šobrīd, lai atcerētos sevi. Un šīs zināšanas no pakauša centra ieplūstu mūsu trešajā acī, tādā veidā tā kā veidodami savienojumu un nostiprinot mūsos mūsu gaišās maņas. Mūsu spēju saredzēt sevi citā pavisam gaismā, garīgās pasaules gaismā, un arī uz pasauli skatīties no šī garīgi plašā punkta. Kopā ar tevi, Dieviete, Izīda. Un izdaram vairākas ieelpas un izelpas, sajūtot Izīdu sev blakus, Mariju Magdalēnu, Dievmāti Mariju. Un vienkārši arī ļaujam, lai šie enerģētiskā centri mūsos kustās, griežas, tā kā tas paredzēts pēc augstākā dievišķā plāna, aktivizējot mūsu ķermeni. Un vienlaicīgi arī tas notiek dabiski, visi šie 3 centri, kurus mēs pieminējām, nabas saite, dvēseles centrs un pakauša centrs, viņi savstarpēji savienojas. Tādā veidā ienesdami šo garīgo papildinājumu mūsu sakrālajā gaismas struktūrā. Un tad, kad mēs esam ar sevi tā labi pastrādājuši, mūsos mostas Kristus gaisma. Īsta, dzīva, patiesa, viegla, vienkārša. Viņa vienmēr ir un bija mūsos. Viņa ir katrā cilvēkā. Tikai no cilvēka paša ir atkarīgs, ko viņš dara ar to. Mēs aicinām tevi, dievišķā gaisma, modinātājs, jaunā laikmeta iesācējs. Kristus gaisma. Kristu, Kristu mēs aicinām tavu dzīvo klātbūtni ienākt mūsos un tieši tajā vietā, kur tu esi, ienest vēl papildus jaudu. Tik, cik mēs varam, cik mums paredzēts pēc augstākā dievišķā plāna. Šī Kristus dzīvā klātbūtne mostas mūsos, šajā centrā starp saules spinumu un sirdi, izstarojot savu gaismu, vēl un vēl un vēl, līdz šī gaisma ieplūst sirds centrā. Tālāk viņa plūst uz augšu, uz kakla centru, trešo aci, avotiņu, vainaga čakru, dvēseles zvaigzni. Vienkārši šī zeltītā Kristus gaisma piepilda visu. Tad uz leju, uz saules spinumu, nabas centru, otro centru, pirmo, zemes zvaigzni. Šī Kristus kā zvaigzne mūsos staro. Tie ir kā zelta stari, kas caurstrāvo visus mūsu gaismas ķermeņus, visus garīgos ķermeņus. Un vienlaicīgi arvien vairāk atveras arī mūsu fiziskajā ķermenī. Jo šis punkts, šī gaisma ir mūsu pārejas punkts.
Kristus savieno caur savu dievišķo gaismu visus mūsu enerģētiskos centrus. Un mēs varam vērot sevi no malas, un arī mēs sākam spīdēt kā zvaigznes. Mums apkārt ir tikpat daudz zvaigznes. Tagad mēs esam 100 zvaigznes, kas mirdz kopā šajā garīgajā planetārajā pārklājumā. Vēl blakus, tepat Latvijā, ir vēl simtiem un tūkstošiem tādu zvaigžņu. Ja mēs varam pacelties nedaudz virs zemes, tad varam ieraudzīt, cik daudz tādu gaismas zvaigžņu ir. Un caur šīm zvaigznēm atdzimst zeme. Jo caur šīm zvaigznēm esam atzimuši mēs. Un Kristus gribēja ko pavēstīt, un es atvēru arī lūgšanu, un tieši no viņa. Tavi soļi tagad vairs nav mehāniski, kuros atkal un atkal atkārtojas vecās kustības. Tie ir lēni un ļoti apzināti. Sperot katru, tev ir jāsaglabā līdzsvara sajūta. Tavs līdzsvars ir miers un apzinātība. Sekot tam, un pasaule apkārt kļūst spilgta, piesātināta un dzīva. Tā tu izej ārā no hausa, ko radīja emociju karusels un domu virpulis. Tu pats izvēlies savu soļu virzienu. Tu esi kopā ar tiem, kurus ir sajutusi tava sirds. Tu izvēlies mīlestību. Izvēlies tagad. Ja un šeit ir šis atslēgas vārds, ko Kristus mums atkal atkārto. Ja viņš atnāca ar šo mīlestības vēsti uz zemes, un viņš atkal mums to atgādina. Izvēlies mīlestību. Un mīlestība ir tā, kas mūs visus vieno. Un tagad esot šajā vienojošajā gaismā, viens ar otru, kopā ar erceņģeļiem, kopā ar Dievmāti Mariju, Kristu, Mariju Magdalēnu, Izīdu, ja un arī vēl tiem tūkstošiem, miljoniem gaismas eņģeļu, kas laižas uz zemes šobrīd, lai būtu klāt tajā mirklī, kad piedzimst Dieva dēls. Mēs sajūtam viens otru. Mēs esam tādā kā gaismas aplī, ieskaujot viens otru ar rokām, sajūtot viens otru plecu blakus. Jā, mēs esam viens otram. Mēs nekad neesam vieni. Ar mums ir gaismas pasaule. Ar mums ir vienmēr līdzīgi domājošās un jūtošās dvēseles. Un tās ir šeit. Un tagad mēs esam pie šiem lielajiem planetārajiem gaismas vārtiem, kas patiesībā ir visa zemeslode. Dievs vienmēr dod iespēju atvērt vārtus un ieiet jaunā esībā. Tikai no mums ir atkarīgs, vai sadzirdam šo aicinājumu, vai atrodam sevī spēku, vai speram soli un atveram vārtus. Debesis ir nolaidušās uz zemi, lai kopā ar mums paceltos augšā pa spirāles loku. Tikai noliekot pie vārtiem pagātnes smagumus, kurus nesam sev līdzi, varam iziet tiem cauri un pacelties smalkākās gaismas vibrācijās. Būt tuvāk tam, kas patiesībā esam.
Un tā ir gaisma, enerģija un mīlestība. Jo Dievs ir gaisma, enerģija un mīlestība. Un viņš dzīvo mūsos katrā. Tikai noliekot savu nastu pie Dieva kājām, mēs izejam cauri vārtiem un satiekamies ar dievišķo sevī. Dievs, esi ar mani un palīdzi man to paveikt. Es eju, es esmu. Un tagad visi kopā ar tādu lielu gaismas jaudu, starojot kā zvaigznēm, mēs šķērsojam šos vārtus un dodam sev iespēju būt jaunajā, būt dievišķajā. Tur mūs sagaida garīgā pasaule. Tur mūs sagaida mūsu eņģeļi, skolotāji. Tur mēs sajūtam sevi citu. Tur mēs ieelpojam jaunu brīvības malku un esam savā spārnu sajūtā. Es uzzinu sevi arvien vairāk, patiesāk un dziļāk. Katrs elpas vilciens atver manī jaunu dimensiju. Tie ir kā soļi, kurus es lieku lēnām un pakāpeniski, izjūtot pārmaiņas sevī, ko šie soļi man dod. Es atveru durvis aiz durvīm. Es atceros arvien vairāk sevi. Katrs nākamais solis vairo manu gaismu, ko nesu cauri gadsimtiem. Tagad es spēju katrā savā pieredzē saskatīt iespēju mācīties mīlestību. Lai kāds ir bijis stāsts, tas vienmēr ir man mācījis mīlēt. Ja spēju to sajust un saskatīt, es atgriežu sev savu spēku. Varot durvis aiz durvīm, spēks vairojas, piepilda mani un iedvesmo. Spēks atgriež man spārnus, kas savieno ar gaismas pasauli. Mēs dodamies viens otrai pretī. Durvis aiz durvīm tiek atvērtas, līdz esam kopā gaismas bezgalībā. Vieglums, prieks ieplūst katrā šūnā un asinslāsē. Tas nostiprina manī tajā, kas es esmu. Es esmu cilvēks, kas izvēlas gaismu. Es esmu cilvēks, kas mīl savu planētu. Es esmu cilvēks, kas ar gaismas pasauli veido zemes nākotni. Es esmu. Un tagad izbaudam šo savu jauno esību, savus spārnus, garīgumu, mīlestību. Varbūt nāk kāds vēstījums, kāda sapratne par sevi, par savu ceļu. Un mēģinam noturēt sevi uz šī garīgā viļņa, gan šodien, gan, protams, visu šo laiku, līdz 21. decembrim, kad atkal mēs sanāksim kopā, bet tad jau ar citiem uzdevumiem. Gaismas pasaule viņus mums atsūtīs. Paldies! Pateicībā visiem lieliem skolotājiem, kas atnāca, lai mums palīdzētu. Paldies gaismas pasaulē! Pateicībā sev, vienmēr atceramies sev pateikties. Pateicībā visiem, ar kuriem gājām un ejam šo ceļu mīlestībā.
Nu, ko? Tad, kā jūs saprotat, ejam uz noslēgumu. Jā, diezgan mums garš sanāca šī tikšanās, bet, tā tas bija paredzēts pēc augstākā dievišķā plāna. Un ir tie, kuriem ir jābūt, kuriem tas ir vajadzīgs. Es domāju, ka būs arī ierakstījies, un mēs arī ieliksim, tad arī telegramā varēs vēlreiz skatīties, kas gribēs, un audio meditācijas arī ielikšu. Tātad tas jums būs tieši kā darbiņš šajā laikā, ja ir jāsaprot, kad tādi dziļi pārejas procesi, ja viņi notiek pakāpeniski, ja mēs šobrīd atvērām šīs durvis, ja uz kaut kādu dziļu iekšēju transformāciju, bet, protams, katram tas noritēs savādāk, ja, tātad arī esiet gatavi pārmaiņām, ja, varbūt arī fiziskā ķermenī kaut kas var notikt, kaut kas sakustēties, kā es teicu, arī attiecībās, un dažādās iekšējās sajūtās, bet, kā mēs saprotam, nav iespējams jauns ceļš bez izaicinājumiem un bez pārmaiņām. Lai top ir tapis katram pēc augstākā dievišķā plāna. Paldies, paldies jums visiem. Paldies. Paldies, ka varam būt šajā kopībā. Paldies. Paldies par skaistiem vārdiem. Un par mīlestību es tiešām jūtu no katra to. Un galvenais, ja ko mēs mācāmies šeit, ir vienotība. Un tā ir šī galvenā prakse, kas ir vajadzīga šobrīd uz planētas Zeme, lai mūsu planēta aizietu gaismas ceļu. Ja, jo šobrīd ir diezgan izšķirošs moments, protams, ne šodien, bet šis moments ir gadiem, ja, varbūt, un vēl turpināsies. Ja, līdz ar to šī kopā turēšanās un šī vienotības sajūta ir ļoti svarīga. Ja, paldies jums par atbalstu. Un tiešām mans lolojums ir telegramma. Es ceru, ka jūs tur esat, un tur es katru dienu tiešām lieku to labāko, ko es varu iedot šajā dienā. Un tur es arī varu vairāk cilvēkus vienlaicīgi aptvert. Un līdz ar to arī tādi uzaicinājumi ik pa laikam satikties būs. Un es ceru, ka tas mūs stiprinās, un tas ir tas labākais, ko mēs varam iedot sev un planētai Zeme šobrīd. Viņai arī ir ļoti, ļoti vajadzīga šīs mūsu apzinātās izvēles, ja, Dieva gaja, ja, ir mīlošā mūsu planēta. Tad mēs viens otram esam tik vajadzīgi. Jā, paldies par skaistiem vārdiem, paldies katram, paldies visiem, un uz nākamo tikšanos. Tātad nākamā oficiālā tikšanās mums ir 21. un otrdien mēs tiekamies ar erceņģeli Kristiēlu, kas arī ir īpašs eņģelis, kas nāk tieši šajā laikā, erceņģelis. Ja viņš nāk ar tādu ļoti tīru dievišķu gaismu, ar tādu tīru skaņu, viņš iztīra mūsu enerģijas, mūsu auru. Un tas var būt kā papildinājums šim procesam, ko mēs šodien esam iesākuši. Ja, tā tad otrdien erceņģelis Kristiēls, 19. arī ir svarīgs gadadatums, tad ir pilnmēnesis, un tas ir kā tranzīts uz saulgriežiem. Ja, varbūt ielikšu kaut kādu, noteikti kādu lūkšanu vai kādu tekstu 19. Bet 21. es domāju, tas būs vakarā, kaut kur 8. Tad jau kas būs saulgriežu rituālos, ja, būs jau pabeiguši, un mēs varēsim 8. vakarā mierīgi sanākt kopā un darīt šo kopīgo uzdevumu. Ja, jo ir arī tāds atnācis impulss no gaismas pasaules, tas jau man atnāca vairākus gadus atpakaļ, kad šī te Kristus piedzimšana ir apzināti arī tikusi novirzīta kā datums, kad viņa atnākšana ir saulgriežos. Ja, bet
lai mazinātu to jaudu. Viņi tā kā ir pavirzīti 3 dienas uz priekšu, un tā jau arī ir Ziemassvētki, jau mums pamatā ir dāvanu, pantiņu skaitīšana, dāvanu došana un saņemšana, ja, un mazāk varbūt mēs pievēršamies tieši šim lielajam garīgam notikumam, ja, bet tas ir visa pamatā. Ja, un tāpēc arī tajā 21. es domāju, ka mēs tieši atzīmēsim šo lielo garīgo notikumu. Un ko lai top, gatavojamies Ziemassvētkiem, dāvaniņas, dzejolīši un vienmēr atceramies savas garīgās dāvanas iedot sev, ja, kādu lūkšanu, meditāciju, pastaigu un galvenais būšanu savā sirdī. Lai to ir tapis. Atā!